Mana šī motivācija uzstāties šajā debatēs un atbalstīt kolēģi no Nacionālās apvienības ministra demisijas pieprasījumu ir sekojoša. Tā ir pilnīgi skaidra un apzināta rīcība runājot par valsts prioritātēm. Es izprintēju valsts policijas attīstības koncepciju, kur ir pieņemta 2016. gadā, kur izstrādāja ministra kabinetā iesniedz un parakstīja tā brīža iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Atgādinu, ka viņam arī bija parlamentārā sekretāra no 2011. līdz 2019. gadam, no sākuma padomniece, tad parlamentārā sekretāra Evika Siliņa. Ministrs Kozlovskis šo amatu ieņēma atkal no 2023. gada septembra, un es domāju, es droši varu teikt, un visi mēs to ļoti labi saprotam, visilgāk šajā amatā atrodošās politiskā figūra. Šīs pašas koncepcijas, jūsu izstrādātās koncepcijas pamat pirmie panti skaidri un nepārprotami nosaka un reglamentē, kur mēs virzamies par policijas redzamības un klātbūtnes nodrošināšanu, par policijas reaģēšanas spējām un to stiprināšanu. Aprakstīt diezgan detalizētai skaitā pa gadiem, kur un kāds finansējums mums ir vajadzīgs. Ko mēs redzam ikdienā? Mēs redzam pilnīgi pretējo. Mūsu valsts policijas struktūras gan ilggadīgu finansējumu nepietiekamību, ar dažādām reformām ir vājinātas. Policijas redzamība ikdienā ir stipri mazāka un reaģēšanas spējas ir vājinātas. Tā tas ir. Jā, pēdējā gadā mēs saprotam, ka pēc Ukrainas kara, ko ir izraisījusi Krievija, ir izlīdzināta zināmā mērā tagad pēdējā budžetā vismaz šis atalgojuma līmenis no ārējo faktoru rezultātā ir zināma darbība veikta pozitīva, par to mēs visi ļoti labi apzināmies, bet kopumā pa šiem gadiem iekšlietu struktūras, policijas struktūras ir vājinātas. Es gribu pateikt, tā ir prioritēšana. Tā ir mūsu valsts prioritāšu noteikšana. Arī šodien es domāju, kādēļ nav pieteicies neviens no jaunās vienotības vai ministru prezidenti neatnāk un nepaskaidro, kādēļ iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim būtu jāsaglabā amats un jāturpina šis darbs. Kādēļ? Es domāju, kas ir šis prioritāts? Iespējams, kāda ārvalstu vizīte, bet nē, ministra prezidenta visu dienu atrodas Irbenē, radioastronomijas centru apmeklē un atklāja Klusuma namu Tārgales pagastā. Visu dienu. Kolēģi, tas atkal ir jautājums par prioritātēm. Un, protams, tad, kad mēs skaidri un gaiši redzam, ka pirms vienas futbola spēles futbola līdzjutēji apgāna mūsu brīvības simbolu, brīvības piemēru, faktiski piesmējot to, Latvijas televīzijas sporta žurnālists tiek piekauts, viņam tiek izdarīti viegli miesas bojājumi. Un rezultātā nekas nenotiek. Ir klusums. Ir klusums. Nē, mēs nolēmām, policija konsultējāmies ar citiem, mēs nereaģēsim, mēs neko nedarīsim. Paiet dažas dienas, avīžu virsraksti ir aizturēts publicists Lato Laps, ir uzlikt rokas dzelžu un ielikts izolatorā. Atkal klusums. Atkal nav nekāda paskaidrojuma. Par ko, kādēļ, kas par iemesliem. Kad vajag, mēs uzliekam rokas dzelžu un ieliekam izolatorā. Kad piesmējam mūsu brīvības pieminekli, mēs klusējam. Kaut kas ar šīm prioritātēm šķiet nav kārtībā. Kolēģi, nekas personīgs, Kozlovska kungs, bet vismaz priekš manis šis demisijas pieprasījums ir skaidrs signāls pret nolaidību un acīm redzamu atbildības trūkumu. Es aicinu atbalstīt.